Sveiciens 3. daļā. Nav ko tērēt laiku uz runāšanu, jāsāk metināt. Es tagad esmu izklājis visu uz zemes, un tā tas arī izskatīsies. Neieskaitot caurules. Tās es iemetināšu tad, kad es būšu sametinājis šo visu kopā. Sākšu es ar galiem. Tajā galā un šajā galā. Jo abās pusēs ir 90 grādu leņķis. Tad, kad tie gabali būs vietā, varēs viegli atlikt pārējos 3. Un lai šuve būtu kvalitatīvāk un izturīgāk, es noslīpēšu šo kantu tādā fāzē. Nu, lūk. Un pats svarīgākais, es dabūšu pametināt ar svaigiem elektrodiem. Nu super, nu. Tā vienīgā diena, kad nav šausmīgi karsts vai vējains. Lietus sāk līt, jo kā tā? Jo haidī. Nu, izskatās, ka pierim tomēr tas lietus. Ir tāda sajūta, ka kur katru brīdi varētu gāzt. Bet nu cik var es mēģināšu kaut ko sametināt. Tieši kā es to pasaku, atkal sāk līt. Liekt metālu lietainā laikā. To es jau saprotu, bet metināt? Nu nē. Abi gali ir piemetināti. Un es laikam arī tagad uzreiz izdarīšu to pašu ar otru. Šeit, liekot kopā sagrieztās detaļas, es sapratu, ka esmu pieļāvis kļūdu. Tas ir vai nu mērījumos vai griešanā, jo, lai vai kā, man nesanāk izvietot pārējās detaļas, lai tās sakristu pa izmēriem. Konkrētāk, izskatās, ka problēma ir ar muguras atzveltnes detaļu. Pārējām detaļām es neapšaubām zināju izmērus un izvietojumu, tāpēc es tās bez uztraukuma tāpat piemetināju. Un, lai izveidotu jaunās muguras atzveltnes, šeit tieši noderēja pāris atgriezumu. Es laikam būšu bijis kaut kā ļoti brutāli, nepareizi nomērījis un pierakstījis. Pēc tam es biju vēl tur otrais pārmērīt, un tad es laikam nemaz to gabalu tieši nepārmērīju. Jo pa šo gabalu es visu zinu precīzi, kā jābūt, un tā arī tagad ir. Bet šis 790 galīgi nesakrīt. Bet tagad es izmērīju, cik būtu, ja būtu kā tagad, un visas dēļu skaits arī izdalās pareizi. Kādu dienu būs jāiziet vēlreiz tur, jāapskatās, kur tad es kļūdījos. Man arī liekas interesanti, ka es no sākuma jau biju atlicis rezerves griešanas disku, it kā es būtu zinājis, ka man kaut kas būs jāgriež. Un, protams, es izpelnījos atkal nelielu mācību, bet es vēlos, lai jūs paši pie sevis arī padomājat, ko es šeit daru nepareizi.
Oho. Tāpēc nevajag slinkot un normāli jāgriež. Tas, kā es biju atstatējis to loksni, rezultātā ieķīlēja disku. Un tāpēc vienmēr arī jāvelk brilles. Tāpēc arī pašam fleksim vajag to vairogu. Citādi ripa var nolūst un ielidot sejā. Taču man nekas nenotika un viss labi, kas labi beidzās. Tikai tagad es pusstundu dabūju cīnīties, lai noskrūvētu saplīsušo disku, jo no šī trieciena tā skrūva, kas tur ripu vietā, bija tā nospriegota, ka man vajadzēja to lielo roratslēgu, ar kuru pirmajā daļā lieta šīs loksnes, lai to atskrūvētu. Mācība numur 173. Pārbaudi cimdus, ja es tos atstājis bez uzraudzības, sevišķi tiem, kas dzīvo Austrālijā vai Jaunzēlandē. Labi, ka es dzīvoju Latvijā, bet pa to laiku, kamēr čakarējos ripas noskrūvēšanu, cimdā bija paslēpusies vabola. Velkot cimdu virsū, es it kā kaut ko jūtu, bet tikai tad, kad novilku cimdu, tā vabola man maigi iekoda. Tagad viens rāmis ir vismaz sastiķēts kopā un ir laiks iemetināt caurules. Caurules ir diametrā 20 mm ar 3 mm biezām sienām. Un, lai es to varētu izdarīt, man ir svarīgi atzīmēt katras caurules atbalsta punktus. Oriģināli beņķim šīs caurules ir izvietotas diezgan specifiski. Loģiski, ka lielākā nestspēja tām būtu vertikālā virzienā, bet tā kā es gribu ieturēt šo projektu Ventspils paraugu stilā, es tās izvietoju tieši kā tas redzams tur. Bet arī šādā veidā tām izturība nepietrūks. Lai gan tas ir tikai rupji sastiķēts kopā, man ļoti patīk, kā izskatās. Un kamēr saule vēl nav atnākusi līdz šajienai, tas pats jāmēģina izdarīt ar otru. Bet ar otru man bija labs plāns – uzcelt to pa virsu esošajam un nokopēt visus izmērus pēc tā, gandrīz kā pēc trafarēta. Es vispār gribēju saturēt kopā ar šīm metināšanas stangām, bet tā kā tas metāls tik plats, es viņus nevaru kopā saķert. Tā vietā es laikam dažos punktos sametināšu kopā, un pēc tam to šuvu varēs noslīpēt nost. Paskat, kā no kļūdām mācās. Augš no vienas puses tagad ir sametināta, bet, protams, vēl nāksies metināt no apakšas tajās pašās vietās.
Un bez tā vēl jāiemetina caurules vietā. Taču šis process ir ievilcies jau 2. nedēļu, tāpēc es metināšanu dalīšu vairākās daļās. 2. daļā tiks sametināta apakša visām šuvēm, un caurules arī tiks piemetinātas. Tā kā metināšanas 1. daļai tas viss.